ātruma cilts, maksimāli apgriezieni un SEB līzings. Esam atpakaļ pēc nelielās reklāmas pauzes. Katram senajam spēkratam ir savs dzīves posms. Citam tas beidzas ātrāk, citam vēlāk. Bet nākamā stāsta varoņi noteikti jūtas kā tīņi. Uzmini nu, kas ir sens sarkanā krāsā ik pa laikam aplūkojums motorizētākajā ēkā Latvijā un jau 2. gadu pēc kārtas gorās pa Monte Carlo ielām. Pareizi, tie ir antīkie Jaguāri. Pēc pagājušā gada Monte Carlo vislielākās emocijas bija rallija pilotam un Talsu rallija organizatoram Raimondam Strokšam, kurš toreiz domāja, tāda izklaide vien būs. Tā viss nenotika. Strokšs atgriezās Latvijā ar stāstiem, cik viss tur nopietni un sarežģīti. Arī šogad Raimonds izmantoja izdevību un devās kā stūrmanis uz Monte Carlo vēsturisko ralliju. Tā jau bija ļoti liela atšķirība. Pagājušajā gadā es aizbraucu 2 dienas pirms rallija, un tad uzzināju, kas man tur jādara. Tad šogad jau es zināju ļoti daudz, es biju ļoti dziļi ieracis. Pastrādājis mājas darbs bija vienkārši, es uzskatu, ka ļoti liels. Visa komanda izdarīja ļoti lielu darbu, un tas atnes arī savu rezultātu. Starp citu, ja kāds domā, ka saulainajā Monte Carlo ir viegli izbraucami ceļi janvārī, jūs maldāties. Šogad tas visu sarežģīja vēl vairāk. Šogad bija ļoti daudz sniega. Es tur parunājos, tad vīri īsti neatcerējās, ka tik daudz sniegu būtu bijis. Tas to darbu sarežģīja ļoti, un it sevišķi ar šīm mašīnām, jo viņi ir ļoti labi un ļoti ātra, un ar viņu var ļoti labi nobraukt, ja ir labi ceļa apstākļi, ja ir saķeri. Ja ir sniegs un ledus, tad iestājās tāds mazais rock'n'rolls tajā salonā. Lai arī ceļi grūti izbraucami īpaši sacīkstas beigās, pilots Ilja Kašņica stūrmani Raimondu Strokšu 300 ekipāžu konkurencē visa rallija garumā turējās līderos. Šī ekipāža Monte Carlo vēsturisko ralliju 2012 absolūtajā ieskaitē noslēdza 17. vietā un 1. pozīcijā savā klasē. Mēs kā pirmdienā ieslēdzam mašīnas motoru, tā viņi bez mazai sestdienas naktī agri no rīta izslēdzam. Servis ir tik daudz pieskrien pie tās mašīnas, kur mūsu apstājušies mehāniķi, ielai degvielas. Tas bija ilgākais, ko varēja izdarīt. Tā kā, nav pat laika viņas saremontēt, un tas man liekas ir unikāli, ka viņas ir finišā un viss ir veiksmīgi nogājis. Man liekas ļoti labi. Pirmo reizi vēsturiskajā Monte Carlo rallijā piedalījās arī mūsu pašu autošosejas dāma Karlīna Štāla. Es braucu kopā ar holandiešu braucēju Henku Tuisu, ar kuru mēs kopā ar radikālas sacensībās esam piedalījušies. Un viņš bija pilots un es biju stūrmanis. Man bija pirmā pieredze rallijā, un nevis kā pilotam, bet gan kā stūrmanim. No sākuma es biju varbūt pat bišķiņa apbēdināta, ka es nevarēšu pilotēt, bet pēc tam sākoties rallijam un saprotot visu, cik tas ir interesanti, ļoti grūti, bet ļoti interesanti. Un man ļoti patika. Raimonds Strokšs man pirms tam arī teica, ka būs noteikti interesanti, ka man patiks. Es tāda īsti viņam neticēju. Pēc tam, kad es pamēģināju, tad jā, es sapratu, ka tas ir ļoti interesanti. Un es labprāt arī vēl vienreiz aizbraucu kā stūrmanis. Grūtākais ir tas, ka tas laiks ir diezgan ierobežots un tev visu laiku ir jāsarēķina, kurā kontrola punktā, cikos tev jābūt, cik tev ir laiks atlicis. Tu nezini, kāda tev laika stāvja priekšā būs, vai tu varēsi paspēt vai nē, jo lielākā daļa rallija notika pa sniegu un ledu. Asfalts bija diezgan maz. Un jā, tas laikam arī bija tas grūtākais sarēķināt visu precīzi, lai būtu īstajos laikos. Karlīnas ekipāža absolūtajā ieskaitē 134. vietā, bet savā klasē 9. Līdzi Russo Baltu komandai paskatīties, kā Monte Carlo rallijā viss notiek, tā teikt, aizskadra devās arī ātruma cilts pārstāvis Krišānis. Ar Russo Baltica Racing Team gādību un Latvijas Automobiļu federācijas mazliet piepalīdzēšanu, arī mēs ātruma cilts. Šogad šajā rallijā bijām oficiālā mediju statusā. Iespaidi, jā. Tie, kas ir bijuši, varbūt apmeklējuši motormuzeju rīkotos Rīga retro pasākums, tad
Nu, pareizināt Latviju ar Eiropu un apmēram tas priekšstats tāds. To visu pilnībā pa televizoru ir neiespējami parādīt, ka tu brauc un pasties uz augšu un tur ir kalns un pasties uz otru pusi, tur nav kalna, nav nekā. Manuprāt, ir jābūt diezgan lielai drosmei un meistarībai no sportistu puses, lai uzņemtos dalību šādā pasākumā, jo tur vietām tiešām tā, kad diezgan ekstrēms pasākums. Vēsturiskais Montekarlo rallijs notiek katru gadu, bet ja nesenāk aizbraukt un aplūkot savām acīm, kā sniegotos ceļos ar nospiestu gāzes pedāli līdz galam brauc senie spēkrati, jums jādodas uz Rīgas motoru muzeju. Vēl šonedēļ sarkano, skaisto un seno Jaguāru, ar kuru gāzes pa Montekarlo ceļiem var aplūkot tieši tur.